Pēc gandrīz 6 mēnešu kara ar Irānu ASV ir nonākusi pie neērta secinājuma. Militārais pārākums vēl nav pārvērties politiskā uzvarā. Irāna ir smagi novājināta, bet režīms nav salauzts. Hormuza šauruma problēma vēl nav atrisināta, un arī kodola jautājumā nav izšķiroša rezultāta. Tāpēc šonedēļ Vašingtona liek galdā jaunu ieroci, proti dolāru, un tostarp arī pieeju Amerikas finanšu sistēmai. 24. augustā ASV sāka tā saucamo ekonomiski atstumtā operāciju, kā ietvaros tā ziņo, ka ir sankcionēti gandrīz 60 uzņēmumi, personas un kuģi vairākās jurisdikcijās, tostarp arī saistībā ar Ķīnas pilsoņiem. Tāpat arī esot apturētas licences, kas iepriekš ierobežotus darījumus ar Irānu tomēr bija ļāvušas, bet svarīgākais ir kas cits. Lai arī sekundārās sankcijas pret Irānu pastāvēja jau iepriekš, tagad būtiski ir paplašināts to tvērums. Proti, tev nav jābūt amerikāņu uzņēmumam, lai ASV tevi sodītu par sadarbību ar Irānu. Ja uzņēmums jebkur pasaulē darbojas vai sniedz būtiskus pakalpojumus Irānas kuģniecības, aviācijas, tehnoloģiju, zelta vai digitālo aktīvu sektoros, tas tagad var nonākt ASV sankciju riskā. Un galvenais draudz ir ļoti vienkāršs – zaudēt pieeju dolāram un kopumā ASV finanšu sistēmai. Līdz ar to principā būs jāizvēlas Irāna vai Amerikas Savienotās valstis. Bet ko tas nozīmē Eiropai? Tiešā ietekme ir pārsteidzoši maza. Eiropas Savienības un Irānas preču tirdzniecība pagājušajā gadā bija tikai 3,7 miljardi eiro, no kuriem nepilnus 3 miljardus veidoja tieši Eiropas eksports, kas tiešām ir ļoti minimāls, aptuveni 0,1% no visa bloka eksporta. Turklāt arī tirdzniecības apjoms ir ļoti koncentrēts, kur Vācija veido ap 32%, Itālija 16%, bet Nīderlande 15% no Eiropas Savienības Irānas kopējās tirdzniecības. Tātad pati Irānas tirdzniecība Eiropas ekonomikai nav lielākais risks. Lielākais risks ir finanšu sistēmas aizkulisēs, proti bankās, apdrošināšanā, kuģniecībā, preču tirdzniecībā, maksājumu un loģistikas ķēdēs. Jo sankcijas neskar tikai uzņēmumu, kas Irānai kaut ko pārdod, tās var skart arī banku, kas apstrādā maksājumus, kuģus, kas ved kravu, tā īpašniekus vai operatorus, apdrošinātājus, tāpat arī preču tirgotājus un citus uzņēmumus, kas ar tiem sadarbojas. 2025. gadā vien ASV Irānas sankciju kampaņā sankcionēja vairāk nekā 875 personas, kuģus un lidaparātus, un 26. gadā atsevišķās sankciju paketēs vienlaikus tiek skarti desmitiem uzņēmumu un kuģu gan Ķīnā un Hongkongā, gan apvienotajās Arābu Emirātos un citās jurisdikcijās. Un te mēs atgriežamies pie jautājuma, kur Eiropa sev uzdeva jau 2018. gadā, kad prezidents Trumps izstājās no kopīgā visaptverošā rīcības plāna. Toreiz Eiropa jau mēģināja mazināt savu atkarību no ASV finanšu sistēmas, atbalstot Instex mehānismu izstrādi un ieviešanu, kas ļautu veikt darījumus ar Irānu, apejot dolāru un ASV bankas. Taču praksē tas gandrīz nedarbojās. Tika veikts aptuveni viens darījums un vēlāk mehānisms tika slēgts. Secinājums ir vienkāršs. Eiropa toreiz saprata problēmu, bet nespēja izveidot reālu alternatīvu ASV finanšu infrastruktūrai. Tāpēc 8 gadus vēlāk jautājums ir zināms un ļoti vienkāršs. Lai arī regulu līmenī Eiropas Savienībā aizsarga mehānismi pastāv, praksē vairums uzņēmumu ir izvēlējušies saglabāt pieeju ASV dolāram. Līdz ar to, cik ekonomiski neatkarīgs ir pasaulē lielākais ekonomikas un tirdzniecības bloks, rādīs tuvākais laiks.